Draugi mīļie. Nu, lūk, šodien ir jau 5. diena ar X39 plāksteriem. Šodien ir uz 7. kriemeļa uzlīmēts. Un būtiskais, kas man jums ir visiem jāpasaka, ir ļoti daudz jādzer ūdens. Bet ar to ūdeni ir tā, ka, kā mēs zinām, ūdenim ir jābūt labam, kvalitatīvam, veselīgam, dzīvam. Ļoti ilgu laiku es lietoju hidroplazmas pilienus pie ūdens. Šī gadījumā šeit Itālijā man nav hidroplazma, viņa ir beigusies. Esmu pasūtījusi. Lūk, bet ja jūs gribat pasūtīt hidroplazmu, es jums pastāstīšu, kā to vislabāk izdarīt. Tad rakstiet privāti. Bet kā es izēju no situācijas, jo krāna ūdenī mēs šeit Itālijā nevaram lietot, viņš ir diezgan duļķains, sevišķi pēc lietus periodiem, praktiski brūns nav. Bet lūk, es jau ļoti daudziem no jums esmu rādījusi šos te, šādas te uzlīmes ar gaismas mandalām. Es esmu pagatavojusi 12 svarīgākos mikroelementus, ķīmiskos elementus ar gaismas mandalām. Ļoti ilgu laiku es lietoju dzelzi, jo man bija zemes hemoglobīns. Un šī gadījumā, kā jūs redzat, viņš jau ir tā kā jau nolietojies. Un ko es darīšu? Es izvēlos kādu citu mikroelementu, pirms tam, protams, uztaisiet asins analīzes. Tā kā man laiku pa laikam ar vairogdziedzeri ir problēmas, tad es izvēlos selēnu. Lūk, protams, es liels cerības lieku arī uz šiem te X39 gaismas plāksteriem, bet jebkurā gadījumā es ūdeni strukturēju arī ar šīm te gaismas mandalām. Un, ja tev ir vēlēšanās iegūt savā īpašumā gaismas mandalu, jā, tad praktiski komplektu ar 12 svarīgākajiem mikroelementiem, kas mūsu ķermenim ir vajadzīgi. Un tad atliek vien uzlīmēt, lūk, un uzlādēt ūdeni, strukturēt ar šiem te ķīmiskajiem elementiem. Lūk, tā kā uz veselību lietojam X39 plāksterus, X39 plāksterus, ūdeni un gaismas mandalas. Prozīt!